Bišķi trenažera zālī būtu ielicis trasē un būtu vienkārši pa Supermanu palicis. Ko paliks tagad? Nedaudz pirms Ziemassvētkiem. Mārčs tepat kaut kur piedzēries vārtījās, pazaudēja Robim mikrofonu. Tādi gadījumi arī bijuši. Marčelo dzīve vēl salīdzinoši nesen. Tieši saskrējus, kad gāja no kukula. Nu sveicam, nu šobrīd sanāk, ka jūs paņēmāt uz sev to angurs pusi, es paņēmu šito angurs pusi. Kur tad devāt? Jūs esat iefilmējuši, jūs būsiet slavenā šovā. Tā mēs vairākas paudzes nesājamies pa anguriņķi. Tagad mums ir veikals O'Clock. Ies Uvīti. Nu jau šobrīd varam redzēt, ka projekts paliek arvien redzamāks. Cilvēki angurē sāk stāties mašīnām uz ceļa, lai man pateikt, ka viņi man seko, ka viņi man tic. Un tas ir mēmākais dīzels, draugi. Dodam virsū maisiņš, man beigas maksī tagad jātiek līdz dzīvoklim. Cik mēs tos apļus iesim pa to anguriņķi? Nezinu, mēs laikam tagad salauzāti esam. Jā, tā lēnām sāk izsīties. Next level. Desosim augšā pa trepiem ar visu maisiņu. Šoreiz patrāpījās audu un maika mugurā. Šeit uzskatāms piemērs, kā korpus svīst. Tā, nu, kaut kā šādi viņš ir iepircies. Vistiņa. Šitādi redzēju maz tauki, labs kaloriju daudzums un labs olbaltumvielu daudzums. Kivi, gurķītis, turku jogurtiņš, banāniņš, C vitamīns, ūdenīts, avokado mums jau bija, tie nogatavojās. Un rekomend mīļākie dārzenīši, tomāts. Tikko aizdomājos par vienu diezgan smieklīgu niansi. Runājot par sēdēšanu uz troņa, ja kādreiz karalim tur bija jādodas piesēst 3 līdz 4 reizes dienā, tad šobrīd 1 līdz 2 reizītes uz troni dienā, tols papīrs arī ietilpās, jāsaka.